Bārbeles folkloras kopas meitām un sievām mugurā zemgali raksturojošie rozīšu brunči, jo sava tautas tērpa pagastam nesot. Folkloras kopas vadītāji tagad gan var lepoties ar pavisam neierastu brunci, votu jeb krieviņu tautas tērpu, ko ar Kultūras kapitāla fonda finansējumu un plānošanas reģiona atbalstu rekonstruējusi biedrība Zemgales mantojums. Tā kā es iesaistījos folkloras kopā, tad loģiski radās jautājums, kad vajadzīgi jau kaut kāda tērpi pašiem savi. Un tad tā pamazām, tad tā doma tāda radās. Seno tērpu veido garš krekls, kam pa virsu ir aplikti svārki, kas turās uz vienu lencīti un jostu. Par to, vai dāma precēta vai neprecēta, liecināja šķēlums labajā vai kreisajā pusē, bet galvas rota visām bijis sapāns. Un viņa ir ļoti smalki izrakstīta, izausta, un viņā iekšā ir ugunskrusti ļoti daudz, kas redzam tikai noteiktā leņķī, kad paskatās pret gaismu. Pie šāda tērpa tiek valkāts pusgarās zeķis, kuras nemaz nav bijis tik viegli izadīt pat pieredzējušai adītājai. Atšķirība tā, ka viņi ir adījuši tajā laikā šo te ornamentu atsevišķi, no apakšas uz augšu, augšā nobeiguši un pēc tam likuši adīt uz leju visu pārējo zeķi. Un tad, kad nodila zeķi, tad atkal noārdīja un pēc tam pieadīja klāt vai arī piešuva smalki jau nākamās zeķes. Vēstures liecības vēsta, ka voti ir somugru tauta, ko 15. gadsimtā pēc iebrukuma Novgorodas zemēs Livonijas ordeņa mestrs deportēja uz Zemgali Bauskas pils celtniecībai. Par krieviņiem tos iesaukuši vietējie, jo tie runājuši igauņu valodā, bet nākuši no Krievzemes.